Alicantes lidostā tikko atlidoju, ka paņēmu tādu brokastis. Tagad bija 9, tagad pēc vietēja laika Londona, tagad ir 9, šo vietēja laikā tagad ir 10. Paņēmu tādu ar croissants kopā 212. Nu, čau visiem, šeit ir Andris Lepnūdze, mana kanāla piedzīvojumi ar Andri. Jā, tagad ieradosies Alicante lidostā un man plāni ir šoreiz doties ne jau uz Alicante. Es biju kādu laiku, kad vēl nefilmēju, ieradošu netālu pilsētu, šeit saucās Torrevieja. Laikam pareizi izrunāju, neatceros. Jā, tagad es gaidu autobusu. Jā, šausmīgi šeit es meklēju, diezgan nokavēju. Laikam droši vien es tagad gaidu autobusu uz turieni, uz to Torrevieju, jo bankomātu šeit nav, tikai Euronet. Un Euronet 6 vai laikam 7 eiro par katru transakciju viņi ņem. Tā kā es tā ceru, ka nopirkšu no vadītāja. Ārā, kur autobus kāds brauc. Šausmas. Nostrasoju nedaudz. Biju paņēmis biļeti tagad uz citu autobusu. Tur bija nosaukumi ļoti vienādi. Torrevieja, viņa rakstās kā Torrevieja. Un ir cita vieta ar līdzīgu nosaukumu, laikam Torrevieja kaut kā tik tā. Un es tā izbrīnījos, tā 1,50 € samaksāju sežu autobusā un tagad skatos kaut kā dīvaini, kaut kā līdzīgi, bet savādāk. Es tā, prasu, radu mobilajā telefonā tam vadītājiem. Viņš saka, nē, viņš brauc uz citu vietu. Tā kā es tagad atkal izsēdos ārā, jā, tagad atkal esmu tagad ieradies no Londonas no rīta uz Alicante. Alicante es biju 6-7 gadus atpakaļ. Jā, kad vēl nefilmēju, tagad gaidu uz to Torrevieju, uz to pilsētu. Londonas izbrauci bija tikai 3 grādi, bija augsti. Šeit, kad atlidoju 9 no rīta, arī bija tā pāvēs nedaudz. Kaut kur, bet bija siltāk, bet vienalga jūtas bija, ka diezgan tā pāvēs. Kaut kur grādi, laikam, 12, 13. Tagad diezgan silti. Jūtams, kā aptuveni 14-15 grādi, kā maijā beigās Latvijā. Tā, ļoti ceru, ka būs autobus drīz. Tagad ir 11:10. Mans iepriekšējais autobus laikam jau bija aizbraucis 10 minūtes atpakaļ. Viņš iet uz to Torrevieju reizi stundā. 10, 11, 12 un pēc tam nākamais. Ja nepaspēšu uz 12, viņš brauks tad uz 2. Tā pa vēlu diezgan. Ja brauciens no lidostas līdz Torrevijai kaut kur aizņem stundu, pusotra laikam, stundu un 20 minūtes kaut kur, varbūt tās. Kļūdos, vēlāk paveikšu. Уже piebrauc autobusu uz Elhe, arī tāda diezgan interesanta vieta, bet pagaidām nav plāna iet uz turieni. Šitas autobuss piebrauc kāpēc, ja ātrāk. Problemātiski izņemt naudu šeit, te ir bankomāti Euronet. Kur šīs te maita bankomāts, viņu šeit ir daudz, kādi gabali, laikam 15. Jā, un viņš nebrīdinās, ka paņem 7 eiro no jums. Jūs izvēlēties, cik jums to kešu vajag, to naudu, un viņš jums iedos. Kad skatīsieties savu bilanci, tur redzēsim, ka 7 eiro vēl plusā nav. Rekur šeit vēl viens bankomāts ir vienīgais. Arī šis bankomāts ir Padla un Maita, bet šis te kompānija, kurins iekšķi brīdina, ka viņa paņems 7 eiro. Bet tas Euronet nebrīdina, viņš tikai paņems un jūs nezināsiet. Autobusa tā pietura atrodas 2. stāvā, tur, kur izlidošana, departure, or salīdas. Pirmajā stāvā tur nav, tur tikai taksi. Taksi dārgi līdz manai vietai, kur maksā 50 eiro, ja ar autobusu kur ap 10. Man vispār ļoti paveicās, jo
autobusi arī kavē. Un tas, kuram vajadzētu te atnākt 11. viņš atnāca 11.30. Tā kā līdz pusstundu nokavēja un pusstundu kā agrāk, labāk nekā 12. vienalga. Biļete maksā tikai 7 eiro pa 30 kilometriem. Normālā cena, es domāju, tāpat kā gandrīz kā Latvijā aptuveni. Jo to kā lidosta arī nedaudz dārgāk vienmēr ir jebkurā valstī. Tā kā diezgan pieņemami. Jā, 7 eiro. Tā diezgan tā kā pustuksnes izskatās. Jā, starp citu es nopirku jaunu mikrofonu, jo man iepriekšējās pēdējais video, kur es biju aizemē, bija salūzis. Tā nopirku tāda diezgan, pa dārgu, ne visai dārgu. Nedaudz pa dārgu, jā, viņš ar 2 mikrofoni vienā. Tā no priekšpuses un aizmugures viņš var ierakstīt. Pustukšs. Redzat, diezgan tā kā pustuksnes. Nedaudz tā jau arī normāli, bet vairāk tās smišķējas. Skats. Es iegādājos jaunu objektīvu, arī vintažu veco laiku. Es tagad filmēju ar Sigma 28 mm 78. gada izlaiduma. Man paveicās, es gandrīz dabūju jaunu objektīvu, gandrīz nelietotu. Varētu teikt, kā pilnīgi jaunu. 78. gada var iecienīt. Diezgan lēti bija 30 eiro kaut kur. Jauni objektīvi ir diezgan dārgi, 200, 500 un vairāk eiro. Un tā kā man patīk vairāk ar vintažu, ar veciem, tam diezgan paveicās kā lēti, pietiekuši lēti. Es esmu tā nedaudz noguris, es gulēju kādas 3 stundas, varbūt tās kopumā uz grīdas lidostā Londonā un lidmašīnā. Jā, tātad, ja jūs domājat, ka nokavējat autobusu vai uz Alicante, vai uz Torrevieja, vai uz LH, vai kur citu, šeit arī uz Murcia, laikam arī uz Benidorma, jā, tad jūs nokavējat, varbūt tās autobus kavējas arī, jā, tad labāk jums gaidīt uz tās pieturas, tā kā, nokavējos uz 30 minūtēm šis autobus. Tagad ir 26. janvāris, pēdējā janvāra nedēļa, 11.40 temperatūra ir 18 grādi. Kad atlidoja 9, bija 13, un tagad ir 18. Autobusa stācijā, kaut kur aizņemā brauciens. Stundu, jā, 11.30, tagad 12.30. Tā viņa izskatās stācijā. Toaletes bija iekšā, tur diezgan nav labi, nav izremontēts, un es esmu tāds diezgan nav maz, kur laikam 1,80 m. Un pisuārs tur ir, man līdz vētram bija pārāk augstu, viņš tur bija. Aiziešu es tur tuvāk pie jūras, ielikšu kameru stabilizatorā.
Laiciņš ir foršs tagad. Tagad ir 12, 30 grādi, kaut kur laikam 20. Apmācījies. Man vispār nepaveicās, jo es no pirmdienas līdz ceturtdienai šeit būšu. Un tagad ir pirmdiena, un tagad diezgan labs laiks. Bet no rītdienas būs tā apmācījies, un trešdien būs lietains arī. Tā kā varbūt tās vienu dienu nozaudēšu. Ļoti žēl. Un ceturtdien man būs jābrauc atpakaļ uz Londonu, un tas mans mazs atvaļinājums. 2 dienas. 2 dienas man brīvdiena, pirmdiena, otrdiena, un trešdiena, ceturtdiena man ir atvaļinājums. Šeit ir kaut kāds ķīniešu tāds bazārs. Jā, ejam pie jūras, ielikšu kameru stabilizatoru un pastaigāsimies nedaudz. Šeit ir pat Grūzijas restorāns. Krieviski rakstīts bār-restorān Grūzija, spāniski bār-restorānta Džordžija. Tātad Toravieja, tas ir Valencijas komunas pilsēta, un tās pareizais nosakums ir Toravela, kaut kā tā, aptuveni. Toravieja, viņa saucās oficiāli, jo šeit dzīvo vairāk spāņu nekā valenciešu, un runā vairāk spāņu valodā šeit, tāpēc arī pilsēta vairāk populāra pazīstama spāņu nosaukumu. Pilsēta 91. gadā šeit dzīvoja 25,000 cilvēku, tagad uz janvārī 26. gadu aptuveni 105,000 cilvēku, tā kā diezgan krietni padaudz. Mājas galvenokārt visas jaunas, jo pamatā daudz cilvēku, jo Alicante un arī Toravieja un arī citas te pilsētas blakus ir pazīstamas ar to, ka šeit ir diezgan pietiekoši lēti dzīvokļi. Iedomājieties, šeit jūra blakus, dzīvoklis maksā 1 istabu vai pat 2 istabu, kaut kur aptuveni 30,000 eiro. Gandrīz kā Latvijā, piemēram. Šeit ir labāks klimats. Un jā, jūra. Labi, es arī gribētu šeit dzīvot. Gribēju šeit dzīvot gadus 5 atpakaļ. Un bija tāds sapnis, ka tas apmeklēja Alicante pirmo reizi. Jā, tas izbrīnījās, ka pirmo reizi braucu uz Spāniju, tā, cik silti. Es gribu šeit dzīvot. Tā, no Alicante, jo šeit blakus, tur arī dzīvokļi. Aptuveni, ne jau ne pašā centrā, bet kaut kur tur aiz centrā arī kaut kur 20,000. Vēlāk mēs apskatīsimies internetē, apskatīšos. Es pateikšu, kā uz šo brīdī cik maksā. Jā, par to, ka tie daudz, diezgan lēti dzīvokļi. Šeit daudz citautiešu dzīvo. Piemēram, Krievu. Ne tikai Krievu. Šeit ir dzīvo 6% iedzīvotāju skaita. Tos skaita arī Krievu no Latvijas, vispār Krievu. Cik latviešu es nezinu, statistikas nav. Un Britu arī 6%. Šeit arī citu arī. No Marokas, no Vācijas, protams, no Vācijas, no Zviedrijas. Viņam arī patīk siltas valstis. Arī pietiekoši šeit daudz. Daudz šeit remontēja ceļu, joprojām tur pie pilsētas, kad braucu tuvāk, tur daudz jaunu māju arī cēla. Galvenokārt to mazāko, privāt māju. Ne jau tādu lielu, bet mazāku. Es te nezinu, kā tie cenas ar restorāniem. Šeit ir, tur bija kokteļi cenas. Restorāni es nezinu, varbūt tās vēlāk es piešu klāt, paskatīšos kādas cenas. Kad jūs gribat īrēt kādu dzīvokli, šeit var pat nopirkt pie pašas jūras kādu dzīvoklis, diezgan padārgu priekš manis. Jā, jūs apmeklēs šeit tādas valodas, ar kur viņi runā. Arī igauņi pat. 180,000, šeit ir arī 90,000.
Apjūs principā šeit pa dārgu, nav internetē skatījos pielētāk. Nu, droši vien varbūt tās nebūs tu jūrai, varbūt tās tālāk kaut ko. Es, kad nopirku šo te objektīvu, es pat netestēju mājās. Es pat nezinu, vai būs viss fokusā. Es tā ceru, ka būs. Normālais parība 4,50. Salātas kapost 6,50, 8,50. Galvenkārt 8,50. Ir viss fokusā. 78 gada. Esmu noguris drusku. Es varbūt tās apsēdīšu šeit. Un man vēl viens ir objektīvs, es gribu izmēģināt. Viņš ir tāds kā zoom objektīvs. Var palielināt, jo šis te ir tikai viens. Vienu es nevaru ietūdināt, man ir vēl cits. To jums parādīšu. Bija nopircis tādu te, makrofokus, divi tā. Arī vintāžu laiku, laiku objektīvs. Arī, divas es ņemu katrs, ja maksāja 20 eiro. 20 paundi, vairāk nedaudz. 3 laikam eiro katrs. Tāds objektīvs 24-70 mm. Šis te objektīvs ir krietni jaunāks, tas ir 88. gada, kur tagad filmēs cik no 70. 8. un šis te 88. 10 gadu, tieši 10 gadu starpība. Skaists objektīvs. Un diezgan grūti atrast vispārībā vintāžu objektīvu ar 24 mm. Zoom objektīvs tieši. Galvenkārt viņam 28 sākot, 25 sākot, un šeit 24 diezgan tās viņš ir diezgan redz. Šis te ir mans Sigma 78. gada. Skaists metālā un gandrīz kā jauns. Šis te, kur es tagad filmēju arī. Paņemot divus un paņemot tikai divus šos objektīvus. Man vispārībā daudz, kur ap 20 vietni patīk. Tas, ko filmējiet. Šis te ir zoom objektīvs, viņu var no 24 mm, viņu var pietuvināt līdz 70. Reko. 70.
zoom-objektiiviem viņiem gaisma objektīvā mazāk nekā 100, piemēram, ja. Bet, var ērt tieši ceļošanā, jo vienkārši vienu lietot. Jā, mazāk gaismas nedaudz, bet ērti viņu lietot, jo var brīvi pietuvināt. Tā. Tā, staigāsim ar šo objektīvu. Man būs arī interesanti paskatīties, kādas ir krāsas un kāda ir kvalitāte. Tagad viens un tā diezgan patumšs. Gaišāk vienalga nekā Londonā. Jā, un jūtams maijā Latvijā. Nezinu, agrāk kaut kā nešķita man, ka tik augsti Latvija ir. Bet ir, jā. Latvija tāda kā vairāk tuvu Arktikai, Grinlandai kaut kur tā tuvu. Nevisai man gribas iet tagad projām. Paklausīsimies varbūt tās viņus. Pagāja tikai 2 mēnesi, gandrīz 2 mēnesi, kad es atbraucu no Taizemes. Es laikam atlidoju uz Londonu 9. decembrī, tagad ir 26. Gandrīz, kad 2 mēneši var tur. Atlika stīguļi. Ya, pero yo no lo sabía tampoco. Lo que era...
diezgan interesants ezers. Tur otrajā pilsētas pusē tur ir tās violeta krāsā. Vienā pusē tur ir ezeram ir tāda pierasta zilaina krāsa un otrā pusē ir tāda kā roza vai no violeta krāsā. Торовьеха, ты въехал. Тут skatās uz menu. Interesanti paskatīties, cik maksā. 14-15 eiro par dārgu man. Viens ēdiens maksāja taizina 3,50 aptuveni. 4 eiro, protams, būs dārgāk. Bet vienalga 15 par dārgu. Pa 7 varētu būt garīgi. Es domāju, tas ir bankomāti padlas. Euronet nelietojot. 7 eiro maksāt tikai par to, kā izņemt kādus 10. Jā, šeit ir parēta, viņi maitas arī diezgan tā speciāli. Viņi uzstādīja tādas bankomātus, kur daudz turisti. Tur labāk izņemt naudu no Spāņu bankas bankomātu. Tur būs bez maksas. Jā, ļoti skaisti. Jā, jūs esat pensijā. Kam dzīvot Latvijā? Pensijas tādiem maksām par elektrību un siltumu. Labāk pasēgāties janvāri un februāri un tādas augstās mūs ierasties mēnešos šeit, kā vieglāk jūtas. Un pārtika viss nav dārgi, varbūt tas pat lētāk nekā Latvijā. Jā, viņš ir silti un gaišāk un tā vispār priecīgāk. Tas, protams, ir gaietni un patīk tā vairāk laukos. Varbūt tas Latvijā būtu, varbūt tas labāk. Es dzīvoju kaut kur kādā dzīvoklī, kādā tumšā janvārā vakaros. Vēl gribētu padzīvot šeit kādus gadus 20. Vai vairāk? Tēma iet uz 40. Šis te man mikrofons ir diezgan labāks. Es tā redzu pēc kameras, tur ir rādītāji. Tā viņš tā skrien. Protams, ka skaņa ir tīrāka nekā manam iepriekšējā mikrofonam. Salūta, tad vispār viņš prokšķiņā ļoti bieži. Nu, lietot viņu. Šeit pizzas, cik te pizzas maksā? Arī dārgi 13-16 eiro. Vai kā vēl karsti? Jā, es no ir tie pāvēsts. Tā kā, jā, 13 gadu pāvēsts. Vispār savas 94 savas gadu. Akropolis šeit ir grieķu restorāns. Nu, arī šeit laikam ir standarts. Ēdiens viens 14-15 eiro un vairāk. Es domāju, pieņems tas standarts. Tad dzīvojamas mājas. Ya, Ale, ¿qué quieres? Que yo me lo voy a... No, déjame que te suba. Lo llevamos las cosas.
Kunnes vairāk tur goļus šeit. Patīk tādas spāņu stila bildes tādas. Neizskatās vecas jaunas, bet skaists. Tāds saudabīgs dizains tieši spāņu. Uz kafiju. Jā, kafijas. Skaisti. Серьезно, кафетерия, ну, кафейница. Nekājums mans vintāžu objektīvs. 88. gada, cik man gadu ir. Gandrīz 30 gadu. Adapteris man maksāja. Tā, kaut kurās 53 eiro maksāja objektīvs. Un 15 adapteris. Šādas te toaletes ir, un te ir kaut kāds medpunkts. Diez vai tur ir medmasa kāda, nezinu, kā viņa tas strādā. Paliek tāpat tumša, bet vienalga labs laiks. Vispārībā, kad skatījos nedēļu atpakaļ, bija tā aplikācija BBC. Tur solīja vispārībā, ka būs mākoņains un bieži vietus būs. Tagad skatos tagad, lai klipni labāk. Nedēļas visu dienu, piemēram, rītdien tikai dažas stundas. Tagad ir gandrīz tīgi. Tā pašaši. Lidojošās žurkas.
назад в 20 мм стигна 150 года. Divus mēnešus nedarbojas. Ļoti bija skaisti tajā kohina taisana. Neskatoties atpakaļ, ka video, ne? Divas vidu video. Pat 34. Skaisti bija. Janvāris pāri. Silti, salīdzinoši ar Londonas. Es vēl nedaudz pastaigāšos ar uz priekšu un iešu uz viesnīcu. Tā kur no šejienes viesmā, nu tas liek mums teidāt ar kājām. Tā, lidojums man izmaksāja kādus laikam gandrīz 50 eiro no Londonas turp atpakaļ. Nav dārgi. Līdz janvāra beigās tā, nu pabūt siltumā uz 4 dienām. Laba cena. Un kopā ar saimniekiem es dzīvošu vēl pār 70 poundu. Kopumā 20 eiro.
tuvāk piegāju. Bet no vairāk es neiešu. Man līdz viesnīcai jāgaida, ka tur versies vaļā pēc 40 minūtēm. Jau nav viesnīca, no apartamenta, tur es dzīvošu ar saimniekiem, ar ģimeni droši vien. Es nedomāju, ka tur būs geju pāris, droši vien par ģimeni. Mums ierasta ģimeni, es tā ceru. Tā, pasēduši šeit. Ir skaists tāds. Esmu pie lielās vannas labāk. Pie lielās veikas, labāk. Vanna labāk. Ūdens šeit, protams, nav jau tā iezemē. Protams, ir augstāk. Bet, dažkārt Drebens šeit blakus jūrai, turisti. No Skandināvijas droši vien. Ne jau vietēji šeit tā gerbeska, rīktīga ziema, kā pie mums. No Skandināvijas, no Vācijas, arī no Anglijas. Starp citu, es papētīju no Anglijas, šeit vairāk dzīvo no Yorkshiras, no Yorkas apgabala, Yorkshiras. Vairāk, tāds fenomens interesants. No vairākām Angļu pilsētām, bet tieši no Yorkshiras. Tur ap 7000. Ukraiņuši arī dzīvo ap 4% tā papētīja nedaudz. No Latvijas arī. Ar to jau apartamenti maksā tikpat, cik Latvijā. Tikai, protams, tas ir darbs. Tam ar darba ienākumu ir vērts varbūt šeit apmesties. Bet es tā domāju, ka vairāk te pensijā varbūt tās. Vai ja strādā mājās, piemēram, tad ir vērts šeit apmesties. Vai tirgo pa internetu, tiem eBayiem, Amazoniem varbūt tās. Jā, ir labas pārdošanas spējas, ir droši vien, protams, ir vērts. Vai nopirkt dažus dzīvokļus, ja jums nav līra pārdot Latvijā visus īpašumus, nopirkt šeit kādus dzīvokļus un izīrēt tiem Britiem vai Vācijiem. Caur Bookingā, tur pa dienu, katru dienu 40 eiro vai normāla īra, mēneša īra maksā. Es tā vairāk. Ja man piederētu kādas īpašums pat viens, es tā vairāk kā viesnīca. Pa dienu izvērēt. Vērtāk labāk. Jūras vienmēr kādam patīk jūra. Ir īpaši janvārī. Ja es no sākuma es gribēju vispār uz Kanāriju salu aizbraukt, aizlidot. Bija lēti uz Lanzarote un Fuerteventura. Ar 50 arī maksāja eiro turp un atpakaļam. Viesnīcas bija visas izpirktas. Vislētākais bija pat 4 dienām, bija sākot no 250 poundiem, gandrīz 300 eiro, šausmīgi dārgi. Vairāk nekā, piemēram, Taizemē pa 4 dienām krietni vairāk. Labākus aizmest atbrīdot. Tur skaista jahta. Bet jūs neredzat, es nevaru pietuvināt, jo man objektīvs ir parasts 28 mm. Jā, tā kā, ja Fuerteventura jūs gribat aizbraukt uz tādām, uz Tenerife ir diezgan daudz viesnīcu, nebūs problēmu, un arī Gran Canaria arī. Bet, Fuerteventura, bet tur es biju tā Tenerife un Gran Canaria, laikam, katrā salā pa 2 reizēm. Fuerteventura, Lanzarote tikai pa reizei. Jā. Ja jūs gribat braukt uz tām salām, tad jums kaut kur jārezervē jums viesnīcas vismaz laikam kādas nedēļas 7. Mums izskatās varbūt pašam vēl vākāk vajag. Jo Briti un visi pārējie viņi arī grib braukt uz lietām viesnīcām. Tā kā, jā.
Sprobentūra Lanzarote tiešām vajag, piemēram, gribat uz janvāra beigām, mums jārezervē viesnīcas jau novembrī. Novembra beigās arī novembrī. Tāds skats uz jūru, skaisti. Beidzot tagad saula iznāca no mākoņa, tagad ir gaišāk. Ļoti interesanti. Saula izdība tādu laiku, kad man vajag tas visums. Cerams, ka rītdien būs tāds laiks. Ļoti cerams. Skaisti. Saula izdība. Iesim uz apakšu. Ļoti ērti ar šo mikrofonu. Gan no priekšlases un aizmugures ieraksta skaņu. Pagājušā mikrofonu vajadzēja ņemt ārā, jāglabš pie mutes, un pēc tam atpakaļ. Tā un šeit diezgan tagad ar šo tiek ērta. Atkal suņu sūdiņš. Jāskatās zem kājiem. Tā, nu šeit arī piečurāts daudz. Varbūt tas nav čurāts. Itālijā vairākās pilsētās bija pēc urīnas smakajiem. Tātad diezgan tur daudz to nelegālo imigrantu. Ļoti tāda urīnēna smaka arī bija Sardinijā. Vairākās pilsētās, nu lielākajās vietā. Tā vairāk izplatīts. Un arī Romā nedaudz, arī citās pilsētās. Tā bija daudz piečurāts. Šeit tā, bet šeit nedaudz mazāk to melno. Tā labāk, tā drusku situācija. Nedaudz Dievs Latvijā būs par migrantu. Es cerams, ka šoks tas palīdzēs, ko uzcēla. Tā, šeit ir labāk. Pataisno, un tad izapatau. Varbūt tās droši vien, šeit varbūt tās bija piečurās tikai mazgā. Ja es tā jūtu, ka smakas nav, bet smaržu var to. Ko grīdas mazgā, tās līdzeklis ir mazgājumās līdzeklis. Tas šeit smaržu tā. Tas tur bija piečurās, bet nu šeit tā vairāk tā kā tīra. Itālijā varbūt tās netīra. Tur uz saules daži, bet nu tur vispārībā vai gāzmaskoņi. Daži vietni tur ļoti tā smirta. Vispārībā papētīju tagad, cik maksā tie dzīvokļi šīs mājās. Vispārībā pa 5 gadiem, pēdējo reizi skatījos, man bija interesanti, kur pirms Covid-19, kāds varbūt tās 20. Tas sākums bija tā interesanti man. Tolaik bija tie dzīvokļi, studija un vienistabu mājās, viņi maksāja sākot no 35 000. Tagad skatos, vislētākais ir 66 000. Krietni izauga cena. 6 gadiem būtu paņemis, būtu man profits. Diezgan liels. Es dzīvotos, varbūt tas ir nepārdot. Varbūt pārdot, kāda jēga pārdot, tad ko tu dzīvos. Visur ir cenas tagad lielākas. Jā, tādas skaisti apartamenti no 88 000.
skaties 90 tūkstoši, tas ir krietni par dārgu, nu tā. 90 tūkstoši un kopā ar terasi, piemēram, tur kaut kurās, nu tā aptuveni saku, un terasa, tur uz jumta, sēdēt uz jūras, skatu uz jūru, aliņu kādu atvērt, dzērt. Skasta kombinēšana tāds pārceņš. Nu, bet 90 tūkstoši tā pa dārgu. Būtu iespējas, protams, tā izzini, tas ir vislabākais variants. Un tikai vajag vīza, tas pārējais. Būs jāpēc ar ko. Dzīvu. Šī pilsēta ir jauna. Kā 91. gadā te dzīvo 25 000 cilvēku un pa pēdējiem tie gadiem 4 reizes vairāk cilvēku dzīvo. Tātad šeit jaunā māja būs. Taisni kādu kabelu. Nu, tālāk. Nemaz neslikti. Jā, redzams jau viena tā paši jaunie apartamenti celti 2000. Varbūt tās gados. Viņš tam apstājas, tas uz iepas stāv. Tā pierubūt vai dažreiz braukavu neskatās. Daži ir tā kā apstājas piezēlās. Vērtāk. Drošāk, kad zini, ka uz tevi neuzbrauks. O, cik ātri. Jūs esat jau gandrīz jau klāt. Ja nogriežam kaut kur šeit ir būs jāpačurā un tad jāpaņem kamera atpakaļ. Es te domāju, tagad ir 3, kur tam mēs ir 3 necā. Nu, gulēt gribas, bet nu. Būs jāiziet uz veikalu, kaut paēst nopirkt un kaut ko garšīgu varbūt tās kādu dzērienu paņemt. Vietēju ekskursiju, vietēju izmēģināt. Ne jau tādas, vajag supermarketu, tāda riktība. Tas jau būs vislētāk, protams. Šī būs tā. Nu, re, kur Calais de Pascalais, tu 2, 8, 9. Так, если наберем, jāspēš. Nevarovaļa. Atvara kaut kādā citam sirīta no šīs mājas. Tagad man būs dzīvokļa māja. Zvanītāji durvis netvaram. Man kā Bookingā iedeva instrukciju. Tur zvanīt, kā domofons, kad saucās. Neviens nevar durvis, un sieviete tur izgāja, un es ienācu. Te viņa, re, kur šeit. Re, kur atnācu šeit, virtuvē. Tur laikam saimnieks, šeit ir manas durvis.
Tā, nu es esmu savā istabā diezgan mazā, pārādīšu tuliņās. Nu, apskatījos es, cena bija 80 paundi pa 4 dienām, un tas ir 90 eiro kopā. Jā, tā kaut kas, mana objektīvā sīguma kaut kas tur ir. Maž man tā liekas. Tā. Vispārībā šeit istabā vēs, un nav sildītāja, un pietiekami augsti. Es nezinu, es ceru, ka nenosalšos pa nakti. Es te skatījos šeit, virtuvē nav sildītāja. Labi, ka džemperu paņēmu. Es te domāju, Spāniju braukšu, varbūt tas tikai krekls noderēs. Nu, labi, ka paņēmu džemperi. Kur ka ir augsti. Spānijā jau nav nekurina. Šeit radiatoru nav. Es jau zinu, Spānijā es jau biju ziemās, te dažviet, bija sildītāji. Šeit sildītāji nav. Ir tikai silta man te gultas veļa. Silta sega tikai ir. Sildītāji nav, un patiešām šeit augsti. Neteikšu, cik grādā. Pa augstu. Pa 4 dienām 90 eiro. Tā, nu, rekur, tā mazai tāda istabiņā. Mazāka nekā man Londonā ir. Tā, te galdiņš, viens krēsls, vairāk nekā palūgu skats. Kāds te palūgu skats? Kāpņu telpa. Koridors. Nezinu, varbūt tas pieras pagada neiet, pagulēt varbūt tas kādu stundu. Ārprāts mana istabā. Jāpagrošot nedaudz fokusā. Tātad mana istabā bija 14 grādi. Ļoti augsti. Man liekas pat jūtams, ka siltāk nekā istabā. Es to silto segu tā nedaudz satīnos un pagulēt uz kādu stundu laikam. Un tagad ir 4 gandrīz. Jā, aiziešu uz veikalu, nepēršu kaut ko dzeramo, kaut ko ēdamo. Tā šeit ejos, šeit ir kaut ko 5 minūtes jāiet man.